Kolēģi ir 11. Paldies tiem, kas ir pieslēgušies. Kas pieslēgsies vēl ar kavēšanos, tie tad mazliet kavēsies. Mēs varētu sākt šodienas semināru. Nākošais slaids, lūdzu. Sauc Armāns Gultmans un man ir kolēģis Justis Dimants, kur mēs būsim šodienas referenti. Divos vārdos par mūsu pakalpojumiem, lai jūs apmēram zinātu, kas mēs esam: biznesa konsultācija, Eiropas fondu, lobby un ilgtspējas tēmas uzņēmums ar tātad minētajiem pakalpojumiem, lobbyis un interešu virzīšanu, Eiropas fondu piesaista, ilgtspējas standartu ieviešana, sabiedriskās attiecības un pētījumi. Paldies, nākošais slaids. Mūsu pieredze fondu piesaistīšanā pēdējo 3 gadu apmēram 35 miljoni publiskā finansējuma piesaista. Mūsu darba pienākumos ir ietilkuši gan formālo pieteikumu sagatavošanas uzdevumi, gan konsultācijas par investīciju projektu sagatavošanu, gan projektu ieviešanas vadību un administrēšanu. Tātad visi šie 3 secīgie etapi. Uzņēmumi, klienti mums ir bijuši no dažādiem sektoriem, no ražošanas, pārstrādes, farmācijas, ķīmijas, būvmateriālu, metāla apstrādes, citi, veselības aprūpes, enerģētikas. Gan atvērti, gan slēgti konkursi, gan arī zinātniskās iestādes, gan individuālam klientam, gan arī vairāk uzņēmumu grupai vienotā projektā. Nākošais slaids, lūdzu. Tātad šodien mums ir temats, kas ir par Eiropas fondiem, un mēs esam visi secinājuši, ka valdība mēģina šobrīd pavasarī, martā, aprīlī, maijā forsēt, pātrināt Eiropas fondu apgūšanu. Kā mums visiem veiksies, to mēs redzēsim nākotnē, bet tomēr ir vairākas lietas, kuras vajadzētu uzsvērt, runājot par to, vai valdībā ir jauns darba uzrāviens attiecībā uz Eiropas fondiem. Pirmais prioritātes paliek joprojām tās pašas: energoefektivitāte, digitalizācija, arī inovācijas, jauni produkti, klimata pārmaiņas, dekarbonizācija, ilgtspējīgs bizness. Šīs lielās prioritātes, protams, ir arī cits, bet šīs ir lielās prioritātes, kuras bija arī pagājušajā gadā, un tās šogad saglabājas. Otrs, atjaunošanās noturīgo mehānismu naudas apgūšanas periods iet uz beigām strauji, un to mēs arī redzēsim prezentācijā tālāk. Tas spēlē savu lomu, tāpēc arī būs zinām iespēja šobrīd startē tieši tiem, kuriem ir augstas gatavības jau sagatavot investīciju projekti. Un birokrātijas samazināšana ir jautājumzīme, kā jūs redziet, vai izdosies valdībai samazināt birokrātiju Eiropas fonda apgūšanas procesā, tas ir ļoti liela jautājumzīme. Pagaidām būsim piesardzīgi ar brīnumu sagaidīšanu. Brīnumi notiek reti. Līdz ar to jārēķinās, ka fondu ieviešanas apgūšanas procesā administrēšana prasīs lielu birokrātiju, daudz atskaišu, termiņu, līgumu ievērošanu, iepirkumu, visur ir protokoli, un šis pagaidām darba apjoms neizskatās, ka tiks samazināts tuvā perspektīvā. Birokrātija saglabāsies. Nākošais slaids. Šeit es došu vārdu tālāk nākošajiem slaidiem. Tātad Justam Dimantam, manam kolēģim. Justam ir diezgan gara pieredze ar Eiropas fondiem, gan pieteikumu sagatavošanā, investīciju projektiem, gan arī ieviešanas administrēšanā, taiskaitā zinātniskām institūcijām. Justs joprojām strādā kā docētājs Latvijas Universitātē, gan arī uzņēmumiem, individuāliem uzņēmumiem, gan fondiem, kas ir pieejami Rīgā, tātad šeit vietējiem Eiropas fondiem, gan arī fondiem, kas ir Briselē pieejami, Horizon un līdzīgiem citiem.
Justs tātad turpinās ar vairākiem slaidiem, un pēc tam atkal vairākus slaidus es prezentēšu, un tā mēs divatā šo prezentāciju vadīsim. Just, lūdzu, tālāk. Jā, labdien visiem! Prieks redzēt visus, kas ir pieslēgušies. Mani sauc Justs. Pirms mēs turpinam, paldies Armandam par iepazīstināšanu ar to, kas mēs esam. Tātad mums šodienas plāns ir sekojošs. Sākumā izstāstīsim par to informāciju, par ko mēs varētu padalīties, kas būtu jāņem vērā. Sākot piedalīties projektos vai turpinot, tātad par konkrētajām dažām programmām, kas šobrīd ir aktuāls un tuvākajā laikā varētu būt pēc iespējas plašākam klāstam uzņēmējiem interesantas. Un tad noslēgumā mazs tāds neliels špikerīts par to, kādi būtu 5 soļi, lai sagatavotos projektu pieteikumam veiksmīgam. Un tātad pirms mēs sākam nostīt tāda atruna vai informācija, kur jāpatur prātā, ka atklāti ir dažādi konkursi dažādās jomās, dažādiem uzņēmējdarbības sektoriem. Šodien mēs apskatīsim tos, kas ir pieņemti šobrīd aktuāli ministra kabinetā, un tās programmas, kas orientētas uz plašāku uzņēmējdarbības sektoriem. Bet pastāv arī šaurākam lokam un vienkārši jāzina, kur meklēt, un jāzina, par kādām tēmām meklēt. Tas, kas vēl ir jāņem vērā, arī MK noteikumu pieņemšanas brīdī vēl nekas nesākās, jo ministru kabinets nosaka noteikumos gan, kurš ir atbildīgs par šo noteikumu ieviešanu, gan arī nosaka izsludināšanas termiņus, dažreiz nenosaka izsludināšanas termiņus, vai pareizāk sakot, pasaka, kad stājas spēkā ministru kabineta noteikumi, taču MK noteikumi ir tikai tāds pamata dokuments, uz kura balstīti tiek šie projektu pieteikumi. Tam klāt nāk gan aizpildīšanas metodoloģija, gan arī dažādas vadlīnijas un citi dokumenti, kurus tad attiecīgi gatavot tā ministrija, kura ir atbildīga vai tas finansējuma saņēmējs, administrators, kurš par šo atbild. Parasti tā ir ministrija vai kāda padotības iestāde. Tāpat vēl jāņem vērā, ka dažādiem finansējuma veidiem ir dažādi apgūšanas termiņi un dažādas apgūšanas atšķirības, kā piemēram ERAFs vai reģionālā fonda finansējums ir paredzēts līdz 29. gada beigām, līdz ar ko tie projektu uzsaukumi, kas attiecās vai kas izmanto ERAF, tiem ir mazliet vairāk laika. Savukārt ANM, jeb atjaunošanās mehānisma finansējums, kas ir speciāla programma, kas tika papildus izveidota šajā fondu plānošanas periodā un ir plānots izmantot līdz 27. gadam. Šeit apgūšanas nianse ir tāda, ka ja ERAF projektu programmā tās saistības, kuras uzņēmusies, ir valdība un valsts, attiecās uz visu projektu vai šo budžetu kopā, un tad, ja netiek apgūts, piemēram, 1% no finansējuma vai ir neatiecināms, tad tas arī netiek apgūts un var darboties tālāk. Savukārt lielā atšķirība ar šo atjaunošanās fonda finansējumu ir tāda, ka ja kaut viena aktivitāte netiek īstenota un finansējums nav attiecināms, tad Latvija zaudē visu šo fonda finansējumu, līdz ar ko ministrijas ir daudz uzmanīgākas no vienas puses, kam piešķirt un par ko, no otras puses par termiņiem. Tātad sagaida, ka ātrākos termiņos īstenos, lai pārliecinātos, ka šis finansējums tiks apgūts līdz 27. gada beigām. Un treškārt, savukārt, tas nozīmē, ka ir dažos brīžos iespēja pātrinātā veidā jau augstas gatavības projekts īstenot šo finansējumu. Un attiecīgi ir jāpasteidzās. Vēl jāņem vērā tas, ka projektu fondu ministru kabineta noteikumi attiecās uz visu ekonomiku un uz visu valsti. Savukārt iesniedzējs ir konkrēts uzņēmums, kuram ir savas individuālās prasības, nepieciešamības. Attiecīgi arī
jāskatās katra MK noteikuma, katra uzņēmuma darbības jomas kontekstā. Tas, kas šobrīd ir nācis klāt vai papildus, ņemot vērā pasaules notikumus, ir aizsardzības jomas strauja attīstība, un tas ir viens no virzieniem, kurā var skatīties, ja uzņēmumam tas šķiet interesanti. Tāpat vēl viena, kā atruna, ir tāds klasiskais intensitātes atbalsts, vai intensitātes standarts, kur mazajiem vidējiem uzņēmumiem parasti ir lielāks atbalsts, no 50% uz augšu, savukārt lielajiem parasti ir zemāks, kas ietver parasti maksimālo 50% atbalstu. Pārējo tad ir jāfinansē pašiem vai jāpiesaist finansējums privātais, taču no atšķirības dažādos noteikumos ir arī izņēmumi. Tas ir arī viens no virzieniem, kuros mēs strādājam, pieminot lobija virzienu. Viņš jau ir... Es lūkšu izslēgt mikrofonus. Un pats izslēdzu. Tā, negiet atpakaļ. Tātad tas, ko gribējām padalīties, ir ar biežāk pieļautajām kļūdām un kā no tām izvairīties. Gatavojot projektu, tātad svarīgi ir komandas izveide. Tas nozīmē, ka ir izvēloties projekta atbildīgo uzņēmumā, ir jāsaprot, vai viņam ir pietiekamas zināšanas par projektu īstenošanu. Jo, ja mēs uzdodam kādam cilvēkam, kuram nav šajā jomā pieredze īstenot projektu, tad nereti ir nianses, kuras vai nu aizņem daudz laiku, lai atrisinātu, vai atkal ir neatiecināmās izmaksas. Jo šajā brīdī ir jāsaprot, ir jābūt nelielām juridiskām zināšanām, kuras būtībā nav obligāti izglītības veidā, bet arī ar pieredzi darbojoties ar dažādiem MK noteikumiem. Un, protams, praktiskā pieredze. Tad otrs ir par izmaksu attiecināmību, ņemot vērā to, ka ir dažādi noteikumi, dažādi nosacījumi, tad ļoti stingri jāsako līdzi izmaksu daļai, kuras ir attiecināmas, gan tās definējot un iekļaujot projektā, gan arī vēlāk organizējot gan iepirkumus, gan organizējot apmaksu kopumā un dokumentus, kas to pamato. Jo, ja tie nav noformēti pareizi, tad var rasties neatiecināmie līdzekļi, jeb šo līdzekļi, kurus tad mums neatgriež, jo parasti fondi dod iespēju piesaistīt finansējumu, kuru sākotnēji vai no avans veidā saņemam, vai paši priekšfinansējumu, un vēlāk, kad finansējums tiek attiecināts, projekts pabeigts, saņemam šo te naudu kontā. Vēl viens aspekts ir iepirkumi. Šodien mēs nerunāsim par nevienu būvniecības, teiksim, atbalsta veidu tādā tiešā veidā, bet iepirkumi ir ļoti nozīmīga sadaļa īstenojot projektus. Tas ir jādara savlaicīgi, jāparedz laiks pārsūtībām un tam līdzīgām aktivitātēm. Vislabāk arī iesaistīt kādu iepirkumu juristu vai cilvēku, kurš ar to ir strādājis. Cilvēku, kuram ir pieredze ar iepirkumu likumu un darbībām. Un viena no kļūdām, ko mēdz pieļaut, ir nepietiekami nopietni plānot iepirkumu sadaļu, kas pēc tam mēdz nobrūkot iepirkumam, mēdz pagarināt šo projektu īstenošanas termiņu un arī attiecīgi radīt papildus administratīvo slogu un dažādus riskus saistīts ar izmaksu attiecināmību. Lai neievilktu baigi daudz pāri laikam, manuprāt, jau te nedaudz aizrunājos, bet te vēl ir pieminētas vairākas būtiskas kļūdas, tā skaitā nesakritības starp projektu mērķiem un programmas prioritātēm, jo Eiropas Savienības fondiem tātad pamatā ir
programma, kur attiecās uz visām dalības valstīm, tā skaitā arī uz mums, un tad zem šīs programmas tālāk tad ir projekta mērķi. Un ir nianses, kuras ir jāievēro un būtībā pareizi jānodefinē, iesniedzot jau projektu, lai tas atbilstu tam, kam tas ir paredzēts. Te nav runa par to, te ir runa par to, ka dažādas idejas var pasniegt un definēt dažādi, un Eiropas Savienības fondu jomā ir speciāls formulējums, kas atšķirās, protams, no vieniem caur citiem noteikumiem, bet ir konkrēts formulējums, kas tad ir jāizmanto, lai viss būtu korekti. Jā, tad nepietiekami pamatot ieguvumu ietekme. Visam, ko mēs plānojam, ir jābūt realistiskam un paveicamam. Šis jau ir laikam 4. fondu plānošanas reģions kopumā, vai pat vairāk, līdz ar ko visām uzraudzības iestādēm ir jau pieredze diezgan liela, vairāk kā 11 gadus liela pieredze, un tajā, ja kāds piedāvā risinājumu, kurš ir dārgāks nekā tirgus cena vai mēģina kaut ko tur ietērpt neatbilstoši, tad tas tiek uzreiz identificēts un var netikt līdz apstiprināšanai. Tad tas, kas šajā fonda periodā ir jauns, ir šis ilgtspējas. Iepriekš jau bija projekta ilgtspēja, bet šobrīd šī ilgtspēja tiek skatīta citā kontekstā. Tātad tā ir viena no kļūdām, ka nepietiekami daudz, būtībā jau laiks, bet nepietiekami daudz plašs apraksts ir par tām sadaļām, kuras tiešā veidā uz projekta īstenošanu netiecās, taču kas dod punktus, tos vērtējot, un ir kā priekšnosacījums vispār, lai varētu startēt. Tad vēl viena tipiska kļūda, ne tikai projekta iesniegšanā, bet arī citos darbos. Šajā gadījumā, ja mēs projektu gribam iesniegt pēdējā brīdī, tad mēs varam iekrist lamatās, jo ir jāplāno laiks gan iekšējai saskaņošanai ar uzņēmumu, gan iespējams saskaņošanu ar sadarbības partneriem, un var nepietikt laiks, lai labu projektu nostrādātu līdz galam. Un vēl arī tas, kas ir pēdējā vai jaunākajā šajā fondu plānošanas periodā, ir parādījušās jaunas horizontālās prioritātes vides vai klimata prioritāte iekļaušana un vienlīdzība, kas arī ir atsevišķa sadaļa, kas ir jāapraksta, un atsevišķi rezultatīvie rādītāji, kas ir jāsasniedz, kas tiešā veidā parasti nav saistīti ar uzņēmumu darbību. Tad viens no veidiem, kā izvairīties no kļūdām, viens veids ir tātad attīstīt savu kapacitāti šajā projekta virzienā, mācīties no kļūdām savām citu un attīstīt šo kompetenci. Vēl viens variants ir piesaistīt veiksmīgu partneri, kas šajā gadījumā kā viena alternatīva varētu būt mēs. Kādā brīdī, un tas, ar ko projektu rakstītāji vai konsultanti vislabāk palīdzēs, ir aprakstīt šeit. Mēs izmantojam būtībā pārbaudītu pieeju, kura balstās pašu arī tā skaitā kļūdās, citu kļūdās, teiksim, zināmā iestaigātā taciņā saprotot, kā strādā katra no sadarbības iestādēm, kādas ir pieejas, par ko runāt ātrāk, ko atlikt uz vēlāku, pieredzi arī ar projektu vadības sistēmām, kurās nereti šobrīd ir vismaz, teiksim, dažādu projektu jomās, ir dažādas šīs projektu vadības sistēmas, gan Eiropas Savienības Horizon sistēmas, gan šis KPVIS, kas ir CFLA projektu vadības sistēma, gan arī citas, un ņemot vērā to, ka lielai daļai šo projektu pieteikumu ir jāvada šajās sistēmās, tad tur, protams, ir kaut kāds laiks jāpavada, lai saprastu, ko un kā darīt. Tādā veidā ir iespēja ietaupīt savu laiku, uzņēmuma laiku, un tad pārvēršot to
finansiālā izteiksmē arī saprast, kas ir šajā brīdī izdevīgāk to darīt pašiem vai piesaistīt kādu, kurš jau to ir darījis vairāk nekā pāris reizes. Tas, ko vēl projektu rakstītāji pateiks uzņēmumu nākot ar kādu problēmu, un mēs pārzinām šos te fondu piedāvājumu kopumā, un iespējams varēsim pateikt, kas būtu atbilstošākais instruments konkrētās problēmas risinājumam. Un tad arī palīdzētu saprast gan no juridiskā viedokļa, gan no naudas plūsmas plānošanas viedokļa, gan no pamatdarbības, nepārtrautības un citiem aspektiem, kas būtu tas labākais, kas būtu tā labākā formula vai pieeja tieši konkrētam uzņēmumam, konkrētā jomā darbojošamies. Tāpat varam palīdzēt samazināt administratīvo slogu tieši projekta īstenošanas brīdī. Tieši to argumentējot ar esošo pieredzi un zinot, ka uz šo var skatīties līdzīgi kā ar jauniem darbiniekiem bez pieredzes, paņemot darbinieku, viņam kāds gadiņš, pusotrs jāpamācās, lai pilnībā saprastu jomu projektos varbūt nedaudz vairāk, ņemot vērā, ka ir vairāk šie posmi gan sagatavošanas, iesniegšanas, īstenošanas un pēcuzraudzība. Tas laikam tā īsumā par šo. Un tad vēl neliels špikeris jums, gatavojoties projektu pieteikumiem, ar ko būtu jārēķinās un kāda būtu labākā pieeja. Neatkarīgi no tā, neatkarīgi no šīs te resursa vai resora, kurš īsteno vai kurš gatavo šo projektu. Tad viena laba lieta ir zināt par to, kas notiek valstī un Eiropas Savienībā, kas notiek Eiropas Savienībā. To var skatīties atsevišķi tie uzņēmumi, kuriem tas interesē, jo ir fondi, kas ir tikai Eiropas Savienībā, kas nav valstī adaptēti un kuriem var pieteikties, tā teikt, patiešo Eiropā, un ir fondi savukārt nacionālā līmeņa. Un sekojot līdz tiesību aktu aktualitātēm vai jaunajiem aktiem, ir iespējams jau pirms viņu nonākšanai valsts sekretāros, pirms nonākšanai ministru kabinetā, jau iepriekšējā izstrādes stadijās, noķert viņus, tā teikt, zināt, saprast, kad viņi varētu apmēram iznākt, par ko viņi varētu būt. Attiecīgi mēs to, protams, darām tādēļ, ka mums tas ir interesanti gan pašu attīstībai, gan arī klientiem, ko ieteikt. Un līdz ar ko mūsu darbības sfēra ir pietiekami plaša, lai mūs interesētu visi šie akti. Uzņēmums, kuram ir viena konkrēta joma, protams, interesēs sava joma. Taču pastāvīgi monitorējot, tā ir laba iespēja, kā jau saulēcīgi sagatavoties. Tad otrs ir saprotot to, ka pieteikumu sagatavošana parasti ilgst kā minimums 3-6 mēneši. Tad gatavoties, zinot to, ka būs nepieciešama īstenot kādu projektu, sagatavoties jau tam laicīgi un izdarīt priekšdarbus. Kā viens no priekšdarbiem ir, piemēram, nepieciešamās ekspertīzes, kuras var veikt jau pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, kas kalpo arī gan kā pamatojums šī projekta problēmas esamībai un risinājumu nepieciešamībai, gan arī, lai nezaudētu laiku šo ekspertīzi, piemēram, neveiktu projekta īstenošanas laikā. Tādējādi samazinot vai nepagarinot projekta laika kopējo īstenošanas laiku. Tad otrs ir saprast savu kapacitāti, vai kāds, kuram uzdosim ar šo projektu pieteikumu strādāt, vai tas viņam ir pamats darba pienākums, vai tas ir papildus darbs, attiecīgi, vai mēs ņemsim kaut ko no tā pamata darba nost, lai viņš varētu darboties ar projektu, zinot to, ka katrs projekts, vismazākais projekts aizņem, sākot no 0,2 slodzēm uz augšu, jo lielāks finansējums, jo vairāk aktivitāšu, jo lielāka slodze. Tas nozīmē, ka atkarībā, protams, no jūsu darba kultūras iekšējās, bet tā mūsdienīgi uz to skatoties, ja darbiniekam, kā mēs arī zinām, pēc prakses tie, kas var izdarīt daudz, tiem arī daudz dodam darīt, tie, kas nevar
neko izdarīt, nu, tad tos vai nu mainām, vai iedodam tik, cik var. Un, lai neizveidojas situācija, ka cilvēks ir apkrauts ar projektiem un attiecīgi netiek galā un pazaudējam vērtīgu kadru. Tas ir viens aspekts, otrs ir ar šīs kapacitātes saistīti ir šis sagatavošanas un īstenošanas ilgums. Tātad, tas, kas te nav uzrakstīts, tad šī sagatavošana ir no 1 līdz 6 mēnešiem. Viens, tad tā būs intensīva, tas nozīmē, ka darbinieks nevarēs papildus darīt ļoti daudz, vai arī būs ļoti noslogots. Ja 6, tad nedaudz mierīgāk, bet tomēr ir pietiekama intensitāte, un tad ir jāņem vērā, ka pēc tam ir vērtēšanas periods, kur Latvijas MK noteikumi izpratnē tie parasti ir aptuveni 1,5 mēnesis līdz 3, jo jāapstiprina ar nosacījumu, tad jums atgriež atpakaļ un tiek uzdots kaut ko vēl papildināt, tas nozīmē vēl laiks jāiegulda projektu izstrādē, un tad pēc tam savukārt ir līguma slēgšana un izpilde. Un tad, ja tas līgums tiek slēgts un izpilde notiek salīdzinoši neilgā periodā pēc pieteikuma iesniegšanas un izvērtēšanas, tad viss ir kārtībā, bet ja tas ir tādos lielāka izmēra projektos kā Horizoni un tam līdzīgi, tad parasti tur vērtēšana notiek pusgadu un projekts tiek uzsākts pēc 8 līdz 12 mēnešiem, kas tajā brīdī var būt tā, ka mēs jau esam aizmirsuši darba plūsmas plānojot, ka mums tū daļu sāksies pēc 3 mēnešiem projekts. Tas arī ir jāņem vērā. Nu jā, tas laikam tad īsumā par šo. Došu vārdu Armandam. Jā, paldies. Kolēģi, vēlreiz. Tātad, kā jūs redzat, mēs šeit esam 7 vai 8 fondu programmas izvilkuši jums prezentēt, ja? Bet apzināmies, ka pastāv vēl arī jūra citu. Mēs izvēlējāmies šobrīd, tādus varētu teikt jaunākos, vismaz daļu no jaunākajiem, kas ir martā, februārī pieņēma ministra kabineta noteikumu, faktiski martā un viens arī pat aprīlī. Bet apzināmies, ka, protams, ir arī vēl citi. Šeit ir tie, kuri mērķē uz visplašāko uzņēmumu sektoru loku. Tā ir tā loģika. Un nākošais slaids, lūdzu. Es iešu tātad un mazliet pastāstīšu par katru no šīm ministru kabineta noteikumiem, proti par katru no programmām. Nākošais slaids, lūdzu. Tā, jā. Tātad pirmā programma, kuru ir diezgan loģiski uzsvērt, ir tā sauktā energoefektivitātes. Kā droši vien daļa no jums zina, tā programma pastāvēja arī pagājušajā gadā, aizpagājušajā gadā, jo tā ir viena no lielajām Eiropas Savienības prioritātēm. Tā sauktā zaļināšana vai energoefektivitāte, kur pagājušajā gadā, aizpagājušajā gadā faktiski dalījās 2 daļās. Viena ir energoefektivitāte ar dažādiem risinājumiem, un otra ir atjaunojama energoresursu ieviešana. Saules paneļi, piemēram, kā klasika. Šeit uzreiz jāsaka vēlreiz to, ko jau jūs minēja, lai arī ministra kabineta noteikumi ir pieņemti, bet ar tiem nepietiek. Ir vajadzīgas formālās anketas, redzēt, ir jāredz vērtēšanas metodikas, respektīvi šo dokumentu, kuri detalizē ministra kabineta noteikumus, vēl nav, bet viņiem ir jāparādās katru dienu. Tāpēc arī, kā jūs saprotiet, mēs šo webināru kalendāriski rīkojam tanī brīdī, kas ir tāds tā kā priekšvakars. 2. ceturkšņa laikā, tas ir tātad šobrīd, arī maijā iespējams, jo mēs nezinām konkrētos datumus, tātad šīs te ministra kabineta jau apstiprinātās programmas tiks atvērtas. Energoefektivitāte, tātad arī 2. ceturksnis, pieteikties varēs sīkais, mazais, vidējais uzņēmums, tātad ļoti plaši. Maksimālā aizdevuma summa līdz 10 miljoniem, tātad relatīvi daudz, un kapitāla atlaide 30%, 3 miljoni maksimums. Tātad diezgan daudz. Kopumā varētu teikt pievilcīga programma
un uzņēmumiem, kuri vēl nav izmantojuši energoefektivitātei, noteikti būtu iesakāms pievērsties. Nākošais lūdzu. Šī ir viena no tām programmām, kur ir jāatzīmē, kā Justs pareizi teica, ir jāveic priekšdarbi. Šeit klasiskais priekšdarbs būtu energoaudits. Programmas mērķis – energoefektivitāte, viedā energovadība, atjaunojamie resursi. Un patiešām aizvien vairāk un vairāk Eiropas fonda dokumentos ienāk frāzes nodrošināt pārēju uz klimata neitrālu ekonomiku uzņēmumos. Pie šīm frāzēm mums jau vairs pat nevajag pierast, esam jau pieraduši. Šeit ir jāatzīmē visiem tiem cilvēkiem, kuri pagājušajā gadā, vēl arī šogad varbūt dzīvoja ilūzijās, ka Eiropa atcels virzību uz klimata neutralitāti, atcels emisiju samazināšanas uzdevums. Atbilde ir negatīva. Nav Eiropa atteikusies no šiem mērķiem. Šobrīd arī nekas neliecina, ka šie mērķi tiktu atcelti. Mēs nezinām, kas būs pēc 1, 2, 5 gadiem. Tā ir zīlēšana, bet šobrīd klimata neutralitāte, emisiju samazināšana ir mērķi un arī tātad fondu finansējums tiem tiek veltīts. Ilūzijas mums ir jāatstāj pēc darba dienas laikā mums ir jāskatās uz faktiem. Šī programma ir slavena ar to jau arī pagājušajā gadā, ka ir jāpierāda, ka mums projekta rezultātā būs 30% enerģijas ietaupījums, primārās enerģijas ietaupījums. Tas ir aprēķina jautājums, tāpēc es jau minēju, energoauditors ir šeit diezgan svarīgs kā priekšnosacījums. Nākošais slaids, lūdzu. Energoauditoru Latvijā ir diezgan daudz, viņi ir iemācījušies jau, tie ir inženieri, cilvēki ar zināšanām, ir diezgan daudz, var izvēlēties sev pazīstamo vai sev pieņemamāko un iesaistīt savu uzņēmumu emisiju samazināšanas uzdevumu pildīšanā. Altums dod aizdevumu vai arī tātad veids šo te kapitāla atlaidi, ja jūs esiet naudu aizņēmušies citā, kādā bankā vai tam līdzīgi, bet tātad no publiskā finansējuma tā sauktā kapitāla atlaide ir ne vairāk kā 3 miljoni eiro. Tas ir diezgan ievērojama summa. Un, kā jūs teicu, noteikti ir iesakāms pavērtēt un piedalīties šajā programmā. Nākošais slaids. Atbalstu piešķir diezgan plašam darbību lokam. Mēs runājam, protams, par rūpnieciskiem uzņēmumiem, ja, tātad nedzīvojamo ēku energoefektivitāti paaugstinošas darbības. Esošās iekārtas, energoefektīvāku iekārtu iegādi, tātad aizstājot vecās ražošanas iekārtas vai palīgi iekārtas var aizstāt ar jaunām, kuras diezgan jau viegli iedomāties, ka viņam vajadzētu būt 30% efektīvākām energo ietaupījuma aspektā. Inženieru sistēma atjaunošana, atjaunīgo energo avotu ieviešana. Un arī jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi. Un jaunas energopārvaldības sistēmas ieviešana. Mēs varētu aicināt arī energopārvaldības sistēmas ieviešanai pievērst īpašu uzmanību, jo, kā es minēju, šobrīd Eiropas Savienībā nekas neliecina, ka emisiju samazināšanas mērķi varētu mainīties. Līdz ar to uzņēmumiem it īpaši kaut cik ievērojami energo patēriņu noteikti ir energo samazināšana un emisiju samazināšana jābūt vienam no prioritāriem darba uzņēmumiem. Nākošais slaids, lūdzu. Otra programma ir digitalizācija, jaunu produktu attīstību un internacionalizāciju, un to tad Justs prezentēs. Just, lūdzu. Jā, paldies. Tātad ir ministru kabineta noteikumi numur 153, kur ir
attiecīgi tas, kas te rakstīts, atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai. Te es varbūt atsaukšos uz sākumā teikto šo pasākuma vai pasākuma mērķa atbilstību kopējai programmai, tad šeit mums lasot šī pasākuma nosaukumu, kas ir atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai, vienmēr jāpatur prātā tas, ka specifiskais atbalsta mērķis ir pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem. Tas ir tas virsraksts, kuram mums ir jābūt pakausī rakstot projektu. Tātad šīs te programmas mērķis ir pieejamības nodrošināšana uzņēmumu duāla pielietojuma jaunu produktu attīstībai, izstrādēji aizsardzības un drošības jomā. Tātad pasākuma mērķa grupa ir komersanti, kas ir mikro, mazie, vidējie komersanti, mazās vidējās sabiedrības, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas, kas būtībā ir, ko mēs varētu saprast arī ar universitātēm. Vienam projektam minimālās kopējās attiecināmās izmaksas nav mazākas par 200,000. Un savukārt maksimālais ir 1 miljons. Kopējais pieejamais finansējums ir pie 30 miljoniem. Tas nozīmē, ka droši vien ap 50 projektiem varētu tikt apstiprināti. Darbības, kas tiek tātad atbalstītas, ir rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālā izstrāde, tehniski ekonomiskā priekšizpēte. Šie 3 termini ir definēti arī Eiropas Savienības komisijas regulā, un tad attiecīgi fundamentālie pētījumi, ar tiem tiek saprasts eksperimentāls vai teorētisks darbs, tātad jaunu zināšanu iegūšana. Rūpnieciskie pētījumi savukārt ir tātad šo te iepriekš iegūto teorētisko vai jauno zināšanu validēšana, izstrādājot gan prototipus, gan, teiksim, testa projektus un tam līdzīgi. Un savukārt eksperimentālā ir esošo zināšanu validēšana. Tad atbalsta intensitāte ir šeit redzama, un attiecīgi tas nozīmē, ka pārējā daļa ir jāpiesaista pašiem no privātā finansējuma, kas ir arī jāsaprot, plānojot šo te projekta darba plūsmu. Šis laikam mums bija no... Ar man neatcerēties, tas bija ANMs vai ERFs? Nē, es neatceros. Labi, tātad tam varbūt nav šajā brīdī uzreiz tik liela nozīme. Bet nākamais ir atkal digitalizācija, tad lūdzu Armand. Jā, kolēģi, jautājums par kabatām ir ļoti pareizs, un jūs jau sākumā pievērs, un es vēlreiz pievērsīšu tam uzmanību. Tātad digitalizācija, procesu digitalizācija komercdarbībā, un kā jūs redzat, šeit ir minēts atveseļošanās un noturības mehānismu. Un šis ir finanšu instruments, fonds, kura darbība iet strauji uz beigām. Nākošais slaids, lūdzu. Tas nozīmē, ka nākošu gadu vidus ir zinām robežšķirtne. Kā jūs redzat, šeit arī minēts, tātad 26. gada 3. jūnijas. Un piezīmīt iekavās zemāk, es vēl minēšu arī ERF naudiņu, bet šī naudiņa ir no atveseļošanās fonda. Un jā, naudas ir, kā teica mūsu nemirstīgais varonīgais ministra prezidenta kungs, naudas ir tik daudz kā nekad. Daļa taisnības te šeit ir. Digitalizācija ir vēl 36 miljoni. Tas ir ievērojams naudas apjoms. Procesu digitalizācija. Nākošais slaids, lūdzu. Šī ir viena no prioritātēm atveseļošanās fondam. Un, kā jūs redzat, ir dažādiem mērķiem uzņēmumiem pieejami arī dažāda apjoma naudas. Tā sauktā
10 000 programma, tas ir nelielas, salīdzinoši neliela projekta, mājaslapa, elektroniskie veikali, ko ievieš tātad mājaslapās tie uzņēmumi, kuriem ir preces plašam patērētāju lokam, vai līdzīgi, salīdzinoši vienkārši risinājumi, kas nemaksā ļoti dārgi. Šīs instruments, tā sauktie 10 000 projektiņi, ir sevi diezgan labi pierādījuši, tāpēc valsts pusē ministrija arī ir gatava turpināt. Tie ir mazākiem uzņēmumiem pieejams finansējums. Savādāk ir lielākiem uzņēmumiem vai lielākām nepieciešamībām līdz 100 000 publiskās naudas. Tas ir lielāks apjoms, bet arī šis instruments saglabājas, atkal uzsverot nākošā gada vidus. Tātad termiņi ir šeit saspringti. Šeit būtu jātēmē tiem uzņēmumiem, kuriem ir augsts gatavības ideja. Nākošais slaids, lūdzu. Un kādas izmaksas pozīcijas? Tātad vēlreiz procesu digitalizācija. Tas ietver sevi arī, vai var ietvert sevi arī tātad gatavs risinājums, protams, zinām daļu aparatūras, sensors, piemēram, programmatūras, prototipēšanas, arī uzstādīšanas, pielāgošanas, tā skaitā licenču iegādes izmaksas. Diezgan plašs loks, tāpēc arī varētu aicināt šo instrumentu šobrīd iespēju izmantot, bet atkal tiem uzņēmumiem, kuriem ir diezgan skaidrs, kuru savu uzņēmumu darbības procesu digitalizēt, ko darīt, iespējams arī par piegādātājiem, ir diezgan labi saprašana, kas varētu būt piegādātāji, ja ir jāpērk gatavi risinājumi vai gatavi sensori, jo laika ir šeit diezgan maz. Protams, var iepirkt arī no ārvalstu piegādātāji. Nākošais slaids, lūdzu. Šeit es došu Justam atkal vārdu pie šīs programmas. Just, lūdzu. Paldies, Jāma. Šī programma ir ļoti līdzīga iepriekšējai, par kuras stāstīju, un attiecīgi šeit ir jāatbild. Tad iepriekšējais bija ERAF finansējums, savukārt šis ir atvesaļošanās un noturības mehānisma plāna finansējums. Ministra kabineta noteikumi pēc būtības un satura ir līdzīgi, taču attiecās, teiksim, šī te atšķirība ir gan mērķa grupā, kur parādās arī lielie komersanti, un vēl arī atšķirības ir šī te finansējuma apmērs. Tātad jau Armanda minētais salīdzinājums ar dažādām kabatām, tad, lai šāda veida aktivitātēm varētu veltīt finansējumu. Tātad tika radīts šis ERAF sadaļas fonds, savukārt atvesļošanās fonds ir papildus finansējums, tātad redzot pieprasījumu no dalību valstīm šajos te virzienos, tad tika piešķirts papildus finansējums, un te jāņem vērā, ka šeit tiek sagaidīti augstas gatavības projekti, kurus var īstenot pēc iespējas īsākā termiņā. Un tātad tā atbalstāmie pasākumi tāpat ir rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālas izstrādes, tehniski ekonomiskā priekšspēte. Un tas, kas šeit ir jāsaprot, ka saņēmējiem ir jābūt, tā doma ir tātad, vai ne apakšu, bet augšu virsraksts ir attīstīt šo pētniecības kapacitāti, tad šī ir doma, ka uzņēmums sadarbojās vai no ar pētniecības iestādi, kura palīdz izstrādāt kādu no šīm te aktivitātēm, vai arī pašā uzņēmumā ir pieņemts attiecīgi zinātniskiem personālam pielīdzināms personāls, kas ir zinātņu doktors šajā gadījumā. Tātad, ja iepriekš bija programmas, kuras paredzēja sadarbību tikai ar universitātēm, kas nozīmē, ka būtībā uzņēmums pārskaitā līdzfinansējumu sadaļu universitātei un finansējumu devējs pārskaita pārējo daļu universitātei, un tad uzņēmums saņem šo te
pievienoto vērtību, tad šajā gadījumā pastāv iespēja arī, ka pats uzņēmums veids iekšēji apgūst šos līdzekļus, maksājot savam, nosauksim to par zinātniskiem personālam, vai arī nolīgst ārpakalpojumu, tie skaitā universitātes. Armand, lūdzu. Kolēģi, tātad, kā jūs jau minēju, otra ministra kabineta programma atbalsta digitalizācijai, bet ir atšķirības. Gan termiņos pirmkārt, tātad atvesļošanās fronta programma ir strauji, vēl gads mazliet vairāk ir palicis. Savukārt, un šī ir ERAF programma, nākošais slaids, lūk, digitalizācija komercdarbībā. Tā ir cita kabata, bet principā lielās līnijās mērķis un lielā tēma digitalizācija ir tā pati. Nākošais slaids, lūdzu. Bet ir atšķirības. Tātad arī šeit ir procesa digitalizācija minēta, sīkais, mazais, vidējais komersants un arī cita rakstura juridiskās personas, zemnieku un tam līdzīgi. Nākošais, lūdzu. Tātad šis ir ERAF finansējums, un šeit nav tāda kalendāra spiediena. ERAF finansējums vēl būs gadus 4, līdz ar to šeit šī ziņā stresa nekāda nav, bet kā jūs redzat, ir atšķirības arī summas. Mazie projekti līdzfinansējums līdz 10 000 eiro, lielāk līdz 200 000 eiro vienam grantam. Un arī 10 000. Tātad ir atšķirības arī summās. Nākošais slaids, lūdzu. Un ir mazliet arī atšķirīgi pielietojumi vai atbalstāmie pasākumi. Ko var iekļaut publiskajās izmaksās, projekta izmaksās? Tātad projekta vadības, īstenošanas nodrošināšana, tai skaitā iepirkuma organizēšana un komercdarbības atbalsts sniegšana, tas ir nepieciešamības, kuras noēd zināmu laiku un zināmu enerģiju, un tā tad jāparedz izdevumos. Otrs arī komunikācijas vizuālās identitātes, ievērojot nediskriminācijas principus. Trešais, un tas ir varbūt ļoti svarīgi, un ceturtais, kam drīkst šo naudu tērēt, vai prioritāri vismaz, datubāžu iegāde, datu monitorings, analīze, IT sistēma, programma un rīku izstrāde. Mūsu kolēģi, kas bija pieteikušies, vismaz daži, kurus es neminēšu vārdā, bet zinu, ar mums ir, un mēs esam ar viņiem runājuši par IT risinājumu izstrādi. Lūk, šī varētu būt tā mērķa programma, ar kuras palīdzību mēs varētu saprast un arī līdz ar to optimistiski raugoties finansēt jaunu IT rīku izstrādes pakalpojumus. Tāpēc vārdus izstrādes mēs esam pasvītrojuši, ar to norādot, ka šī digitalizācijas programma tomēr arī saturiski mazliet atšķiras no digitalizācijas programmas, kurai nauda nāk no atveseļošanās fonda un kuru es raksturoju pirms pāris minūtēm. Tur bija procesa digitalizācija, šeit mērķi mazliet ir citi. Datubāzes, IT rīku izstrāde, IT sistēma, programma izstrāde, datu monitorings un tā. Tā kā ir atšķirības un termiņa atšķirība es jau minēju. Nākošais slaids, lūdzu. Nākošā fonda programma ir digitālo prasmi attīstība. Digitālo prasmu attīstība ir bijusi arī pagājušais gadu globāli runājot, tas nav nekas jauns, bet tomēr ir arī jauni akcenti, jo digitālās prasmes ir jāuzlabo visiem uzņēmumiem un digitālā pasaulē, piedodiet par banālām frāzēm, jauni IT risinājumi ienāk katru dienu, mākslīgais intelekts un tam līdzīgi, kiberdrošība, līdz ar to arī valsts fondu plānotāju personā mēģina tomēr iet laikmetam līdzi un arī jaunus piedāvājumus fonda programmās iekļaut. Digitālo prasmu attīstība, nākošais slaids, lūdzu.
Šeit pieteikties tātad drīkstēs gan sīkie, mazie, vidējie, gan lielie uzņēmumi, tai skaitā ar digitālām robotizācijas, automatizācijas pamatprasmēm, digitālām inovācijām. Tātad diezgan plašu, bet arī uz tādām augstākas prasmes, augstākas kvalitātes prasmēm mērķēt, nevis vienkārši iemācīties lietot PowerPoint prezentāciju, tas laikmets jau faktiski ir pagātnē, protams. Un apmācība tātad tiks organizēta klātienes hibrīda formas vai tiešsaistes, un arī divās kārtās. Pirmā kārtā un pēc tam arī otrā kārtā digitālo prasmu apmācības. Tātad apmācības ir iespējams veikt saviem darbiniekiem diezgan blīvi. To arī noteikti vajadzētu izmantot tajos uzņēmumos, kuros digitalizācija tiek ieviesta plašāk, ne tikai vienkārši programmu veidā. Nākošais lūdzu. Kopējais fonds ir nevisai liels, varētu teikt, 17-16 miljoni nav vaiprātīgi daudz, bet arī šeit ir termiņš, tātad nākošā gada vidus, un līdz ar to tiem uzņēmumiem, kuriem ir nepieciešamība savus darbiniekus apmācīt, tad arī vajadzētu strauji šai iespējai pievērsties. Nākošais lūdzu. Šī fonda nauda ies caur tā saukto EDICU, Eiropas Digitālās inteliģences centrs, un finanses saņēmējam tas būs EDICS, un uzņēmumam tātad būs savu pakalpojumu, apmācību pakalpojumu būs jāiegūst caur EDICU. Tas būs nefinanšu atbalsts, daļēji tātad apmācību kursu veidā un arī daļēji grantu veidā. Kā šeit mēs izkopējām garu uzskaitījumu, finansējumu piešķir apmācībām ļoti gara uzskaitījuma tātad veidā. Informāciju uzglabāšana internet, digitālais marketings, ražošanas procesu automatizācija, projektēšana, produktu izstrādes, digitālai risinājumi. Es nelasīšu visus, tad ļoti plaši programmēšanas, digitālai pārdošanas risinājumi un tam līdzīgi. Ļoti plaši, tātad arī šeit naudas devējs ir mēģinājis tēmēt visplašāko uzņēmumu sektoru klāstam, lai aicinātu un tātad dot iespēju būtībā visiem uzņēmumiem digitālās prasmes uzlabot. Tā skaitā pamata programmēšanas prasmes un atsevišķi, ko es jau minēju, kiberdrošības un tās specializācijas apmācības. Kiberdrošība ir arī viena no jaunām prioritātēm, kas nāk līdz ar digitalizāciju un tādējādi uzņēmumiem, kuriem krājas kaut kāds datu apjoms, protams, ir jāpievēršas arī kiberdrošības aspektam. Nākošais slaids, lūdzu. Programma, kur mēs arī iekļāvām, apzinoties, tā ir sena tēma, daudz dzīvokļu dzīvojamā māja, energoefektivitāte, apzinoties to, ka šī programma vai šī tēma attiecas tomēr uz diezgan daudzu uzņēmumu sektoru uzņēmumiem. Gan tie, kuri ražo specifiskus būvmateriālus, kurus lieto siltināšanas projektos, gan arī celtniecības, būvniecības uzņēmumu projektētāji, respektīvi diezgan daudz uzņēmumu sektoru ir šeit mērķa grupa, kuri izpilda darbus. Jā, mērķa grupa ir dzīvokļu īpašnieki, protams, kas saņem to gala labumu, bet darbu izpildītāji, protams, ir uzņēmumi. Arī šeit ietaupījumam primārās enerģijas aspektā ir jābūt 30%, un skaidrs, ka lielais mērķis ir virzīties uz nulles enerģijas ēkām. Tas ir tas lielā stratēģija, kas ir naudas devējam kā lielais mērķis. Altums piešķir aizdevums vai garantijas attiecīgi no izvēlētā finansēšanas modeļa. Un tas, kas ir šeit jāuzsver kā tāds jauns elements, naudas devējs, tātad ministrija valdība, vēlas ieviest un pēc tam acīm redzot palielināt apjomu rūpnieciski ražotiem koka karkasa paneļiem.
un šo paneļu pielietojamībai ēku siltināšanas procesā. Tāda elementa pirms tur, gada 2 nebija, bet tagad tāds ir. Agrāk nebija, bet tā kā arī, kokapstrādes uzņēmumi izrādīja interesi, un arī citās valstīs ir Igaunijā, ir laba pieredze, tad šeit šo mēs iekrāsojam arī Boldā, kā jūs redziet, rūpnieciski ražotiem koku karkas paneļiem. Tas ir tātad vērsts arī kokrūpniecības uzņēmumiem, kuri šeit ir ražotāji, un tādējādi var atrast sev produktiem jaunu pielietojumu un noietu. Šeit nauda ir vēl vairākus gadus, būs pieejama vai pat drīzāk daudzus gadus, jo energoefektivitāte ēkās tā ir vēl ļoti liela vajadzība, kas mums ir jāveic Latvijā. 30% kopējās primārās enerģijas ietaupījums Latgalē mazliet mazāk, un tai skaitā var sekt arī tehniskās dokumentācijas izstrādi. Tiem uzņēmumiem, kuri strādā ar ēku siltināšanas tēmu, viņi zina, ka tehniskās dokumentācijas izstrāde agrāk ir kaut kādos brīžos. Nedrīkst finansēt no fondiem, tad drīkst, tad nedrīkst, tad pašvaldības kaut ko finansē. Šeit tāpēc ir tehniskā dokumentācija arī var finansēt no publiskās naudas. Nākošais slaids, lūdzu. Mēs tuvējamies beigām, un varbūt tad Justs pie pēdējā slaida, šis man šķiet ir mūsu pēdējais slaids, tāds tā kā kopsavilkums, Just kopsavilkums, un tad es turpināšu. Jā, paldies. Tāds neliels pikarītis, kā solīju sākumā par to, kā veiksmīgi sagatavot projektu pieteikumu vai kā veiksmīgi sagatavoties veiksmīgi projektu pieteikumu izveidēji, ir pirmkārt skaidri nodefinēt problēmu, kas ir jārisina, un projekta mērķa grupu, kā mēs jau arī ejot cauri un nedaudz šai teorētiskajai pusē, kas atrodas vai kuras pamatā ir Eiropas fondu plānošana, pieskārāmies, tātad nevienmēr projekta mērķa grupa. Nevienmēr projekta īstenotājs ir šī mērķa grupa, līdz ar ko saprotam, kā mūsu uzņēmuma risināmā problēma attiecās uz mērķa grupu un kā palīdz risināt problēmu. Otrs ir jau sākotnēji nodefinējami skaitliski izmērām un nepārspīlētu rezultātu, kurš ir balstīts datos un izmērāms. Tātad trešais izveidojam budžetu aplēsi ar ietvērtu rezervi, lai būtu iespēja, kur pasmelts, tā teikt, rezervi sadārdzinājuma gadījumā vai kādu neattiecināmo izmaksu gadījumā. Ceturtais ir plānojam reālu laiku, nemēģinam saspiest īsākā periodā, kā to ir iespējams izdarīt, un nemēģinam plānot arī minimālo termiņu, jo īstenojot vienmēr rodās papildus ir nepieciešams ieguldīt laiku, piemēram, rodās kāds jautājums no finanšu uzraudzītāja, no CFLA vai no kādas citas iestādes, vai atkal ir kāds dokuments, kurš pa vidu jāsaskaņo kādā no sadarbības iestādēm, kas neveicas tik ātri, kā gribētos un tam līdzīgi. Līdz ar ko laiku jau sākumā sākam plānot saulaicīgi. Un piektais ir izveidot komandu, kas gan vairāk, protams, attiecās tiem uzņēmumiem, kuriem ar projektu īstenošanu ir mazāk pieredze, kuri nav pietiekami lieli vai tik lieli, kur būtu atsevišķi projektu vadītāji vai projektu departaments vai daļa. Tātad tiem, kam pamatdarbība ir cita un projekti ir kā atbalsts savas darbības veikšanai, tiem tad sagatavoties, izveidot komandu, lai būtu pārliecība, ka ir gan kompetences, gan izpratne, tā skaitā par juridiskiem jautājumiem, laika plāniem, finansēm un tam līdzīgi. Paldies! Jā, paldies Justam par noslēgumu kopsavilkumiem. Kolēģi, tagad ir laiks uzdot jautājumus vai komentārus, kādi ir.
radušies vai sakrājušies no iepriekšējiem mēnešiem vai pagājušā gada. Vēl Te bija viens, jā, viens jautājums bija mums čatā, un tad pie Vladimira. Tātad čatā kolēģis prasīja konsultanci, no kura apjoma summas izteiksmē vērts iesaistīt, ja projekts ir cik liels. Protams, jo mazāks projekts, investīcija projekts, jo vairāk būs absolūtajās summās, jau konsultants samaksa varbūt nemainīsies, vai jums ir 1 miljonu vai 10 000 projekts, konsultants par savu darbu kaut kādu summu grib, un tā summa būs, jo mazāks investīcija projekts, jo būs lielāka konsultanta summa. Tā kā tas, protams, ir jātur prātā. Un vēl viena lieta, kas ir konsultanta darba apjomam ļoti svarīga, cik ir sarežģīts gan investīcija projekts, gan arī ministra kabineta noteikumu un vērtēšanas metodikas. Ja viņas ir sarežģītāks un protams, ir fondu programmas, kurām ir sarežģītāki iesniedzamie dokumenti, tad, protams, arī konsultanta darba apjoms ir objektīvi lielāks. Vladimirs, lūdzu. Par pirmo programmu energoefektivitāte. Es tā nesapratu, vai tās programmas ietvaros varētu arī iegādāties elektromašīnas? Elektromašīnas šobrīd tiks pagarinātas fiziskajām personām fondu pieejamība, bet juridiskajām personām pagaidām nav skaidrības, kurā brīdī atjaunosies iespēja iegādāties. Ok, paldies. Es domāju, ka būs, jo no sērijas nevar nebūt, bet šobrīd es nevarētu pateikt. Pirmdien, piekdien mazliet ir jāpagaida vēl papildus informācija. Dmitrij, lūdzu. Labdien! Tas pats jautājums par energoefektivitāti. Ja mēs gribam modernizēt ēkas apkuras sistēmas vadību, mainot radiatorus, pielāgojot dažādiem dienas režīmiem, bet tas iekļaujas energoefektivitātes programmā. Tas iekļaujas tādā vispārīgā pirmšķietām iekļaujas ļoti labi, bet, kā es jau minēju, un pēc tā nevarēs iztikt, būs jāskaita, vai iznāk 30% enerģijas samazinājums. Visticamākais arī no mūsu pieredzes, mēs esam bijuši uzņēmumos, kuros ēkas ir vecas, senas, tur no 100-gadīgas, ja, ar seniem liftiem, piemēram, un mainot vecos liftus pret jaunajiem, jā, tur ir, protams, 30% pat vairāk energo ietaupījums, tad nav jautājumu. Skaidrs, paldies. Ja drīkst vēl vienu jautājumu. Protams. Mūsu sferā, kur mēs darbojamies, saistīts ar dzelzceļu, ir liela problēma ar produktu nomaiņu, jo vēsturiski visi ražotāji, kas piegādāja dzelzceļa lauku iekārtas, bija vai no Krievijā vai Baltkrievijā. Un mēs ir jauni piegādātāji, teiksim, Ukrainā, kuriem mēs mēģinām strādāt, un problēma ir produktu savienojumībā, vai mēs varam pierādīt viņa drošību, un tas ir diezgan garš process, kurā mums jāiegādājas iekārtas, jāuzstāda, un tad jāpierāda, ka tās iekārtas atbilst visām drošības prasībām. Vai kāda no programmām spēj finansēt tādu, faktiski pētniecības vai produktu aizvietošanas programmu? Protams, būtu jāiedziļinās mazliet vairāk. Respektīvi, jautājums būtu, vai var Ukrainā ražotas tehnoloģiskās iekārtas ieviest, ja? Ne tikai ieviest, bet tas process ir pierādīt, veikt darbības, kas pierāda, ka šīs iekārtas atbilst visām Eiropas prasībām, tā skaitā arī dzelzceļa drošības pasākumiem, kustības drošības pasākumiem. Savu veidu certifikāciju licencēšana.
Licencēšanas certifikācija varbūt, jā, pārbaudīšana, arī saskarņu izveide, lai viņas varētu integrēties, teiksim, Latvijas dzelzceļa infrastruktūrā vai citās sistēmās. Būtu jāpaskatās uz to programmu, ko jūs raksturojat, kur bija duālās pielietojamības preces, ne preces, bet, teiksim, projekti, ja? Tā skaitā pakalpojumu iekārtas, vai nevar izmantot šo virsrakstu. Tā būtu pirmā hipotēze, jo tas paredz arī, šī programma paredz arī tātad jaunu tehnoloģiju izstrādāšanu. Ja mēs šeit spējam pamatot, ka tā būtu jauna, jūs gadījumā, ka būtu runa par jaunas tehnoloģijas izstrādāšanu, tad varētu ar šo hipotēzi strādāt, bet, protams, to ir jāpārbauda. Tā tāda pirmšķietama atbilde. Vismaz virzienu, ko es mēģinātu iesākt. Labi, paldies. Ja pagaidām jautājumi nav vai vēl kādu gaidam, es varbūt mazliet komentēšu par tām summām vai iesaistēm, respektīvi, kur Armands arī minēja par to sarežģītību, mēdz būt, ka, teiksim, gan ministra kabinets pieņemot noteikumus, kurus ir izstrādājusi kāda padotības iestāde, kuri jau ir no šīs te vairākiem periodiem mācījušies, un viņi saprot, ka mazāka finanšu apjoma projekti vajadzētu būt tādiem, kuros ir arī mazāk jāiegulda laiks, līdz ar ko mazāk apjoma projektos nereti ir mazāk laiks jāiegulda, līdz ar ko tos ir iespējams arī sagatavot atbilstoši. Taču, ja skatāmies uz lielākiem projektiem, tad būtībā tajos ir vieglāk iekļaut gan šīs te administrēšanas izmaksas un salīdzinoši proporcionāli tās ir daudz mazākas. Gan arī tur nodar varbūt tādos pavisam maziem projektiem var paši izburties cauri, mēģināt īstenot. Mēs to izdarīsim droši vien, ka 3 vai 4 reizes vairāk, bet ātrāk. Bet, ja tas laiks nav esence, tad to var arī mēģināt izdarīt paši. Bet lielākiem projektiem uzreiz tā nozīmība pieaug, jo vienkārši tas laiks, pat ietaupītais laiks pirmkārt ir lielāks, otrkārt šīs izmaksas var ielikt. Īstenošanas izmaksas var ielikt arī pašā projektā, līdz ar ko tajā sadaļā, ko finansē Eiropa, piemēram, un tādējādi ar dažādiem mehānismiem nosekt. Tad vēl gribēju pieminēt, ka, ja rodās vēl kāds jautājums, protams, tā informācija ir daudz un apjomīga, līdz ar ko iespējams rodās kāds jautājums pēc tam, tad noteikti varat rakstīt vai zvanīt un uzdot jautājumus pa tiešo, jo, protams, atšķirās gan darbības jomas, gan arī specifiskie jautājumi. Tāpat arī nosūtīsim visiem dalībniekiem e-pastiņu ar kontaktiem un saiti uz ierakstu, kur arī būs iespēja atbildēt un uzdot jautājumus. Un tā tad, un šīs te aicinājums uz sarunu nav ar mērķi būtībā izprast to konkrēto katru situāciju, jo, kā jau zinām, velns ir detaļās, un tajā brīdī, kad ir skaidrs tās detaļas, tad var saprast, kas ir atbilstošāks. Jā, paldies. Kolēģi, jautājumu šobrīd vairs nav. Protams, kā jūs teicat, esam atvērti šodien arī parīt, turpmāk. Šaubu nav, kaut ko varam uzreiz atbildēt, kaut kādos jautājumos ir individualizētākos jautājumos ir jāiedziļinās. Es izteikšu pateicību Justam par prezentēšanu un par savus arī pieredzes un kaut kādu rekomendāciju izklāstu. Izteikšu pateicību auditorijai par pacietību un par to, ka pieslēdzāties. Gaidīsim tikšanos ar jums atkal. Šodienas seminārs ir slēgts. Paldies visiem! Paldies! Veiksmīgu dienu!